Kur mēs esam atbraukuši? Mēs esam atbraukuši uz Būšnieku ezeru. Un ko mēs te varam darīt? Ko mēs te darīsim šodien? Jā. Mēs iesim staigāt Kardiju 8 km apkārt. Un zini kāpēc? Tāpēc, ka šodien noslinkoju un negāju skriet. Bija tas pa ceļam. Davai, ejam. Pie ezera ir arī vingrošanas stieņi, var pievilkties. 1. kilometrs noiets. 2. kilometrs. Šeit jau mēs esam ienākuši Dārziņa rajonā Pīpiķi, un tā šeit izskatās. Nu, nav nekāds skaistais skats, bet ejam tālāk. 3. kilometrs, ejam tālāk. Nogriezāmies no galvenās takas un aizgājām pa Mazvataci. Šeit es nekad neesmu gājusi, nu tad šodien iziesim te. 4. kilometrs, esam jau pusceļā. Laivu bāze. Laivu bāzē var izīrēt laivas, katamarāns un subdēļas, kā arī tur mums stājas jauns veloceliņš. 5. kilometrs, un mēs nogriežamies uz laivu. Nu tā, esam uznākuši uz laipus, tā laiba diezgan šūpojas un man pat sarēba galva. Nu tad ejam tālāk. Un vispār tur tādi interesanti smaki bija, kas maržoja pēc veciem cilvēkiem, bet tas nav nekas traģisks. Ejam tik tālāk, laipi diezgan pagari, var izbaudīt skatu, parunāties un tā tālāk. Nu mēs esam nonākuši gala punktā. Tur jau ir tas skatu placīts, ļoti daudz cilvēku tur brauc fotografēties. Pavasar tur vispār ir ļoti skaisti, var pavērot putuns, iepauzēt tā, kā es to izdarīju. Un tā, laipiņi ir diezgan forši un smuka. Tad jau ejam tālāk. 6. kilometrs, vēl 2 kilometri palikuši, ejam. 7. kilometrs, tuvojamies gala mērķim. Esam nonākuši jaunajā Būšnieku pludmalē. Tur ir rampiņi, kur ar ratiņkrēsliem var nobraukt lejā, tikt klāt cilvēki pie ūdens. Jauns pārģērbšanās kabīns, kresli, galdi. Un tāda forša pludmalīte. Tur arī makšķerē cilvēki. Forša atpūtas vieta. Esam galā, esam apgājuši apkārt 8 km un 88 metri. Tā apkārt ceļš ir 8500, bet tā kā mēs uzgājām vēl plusā uz to laipu, tad piepusojās vēl pie pāris 100 metri. Nu kaut kā tā, paveica. Braucat tik šurp.